parasti jau intervijā gandrīz tikai uzvarētājs vai arī vēl kāds interesants cilvēks. Nu, šis noteikti ir interesants cilvēks, jo viņš ir otrās vietas ieguvējs un vietējais no Nagļiem, jā, un Andrejs Jesko, es priecīgs par otro vietu. Jā, esmu priecīgs par otro vietu, jo es zināju, kas skries 5 km kopā ar mani, kas būs līderi. Es zināju, cik viņi spēcīgi, cik viņi gatavojušies, un līdz ar to es esmu ļoti priecīgs. Rezultāts, teiksim tā, es pagājušā gadā arī skrēju 5 km, tad gan es uzvarēju, konkurence bija mazāka, bet šogad es skrēju ātrāk. Salīdzinot ar pagājušo gadu, un ar to pietika otrai vietai, un esmu ļoti priecīgs. Es ļoti priecīgs par savu rezultātu. Mums uzvarētājs teica, ka viņš trenējās Rīgā. Kur tu trenējies ikdienā? Es trenējos Nagļos, es trenējos tepat Rēzeknes novadā, pats trenēju bērnus mazos sporta skolā, un Jānis gan, tas, kas uzvarēja, viņš tikko atgriezies no Portugāles, no treniņu nometnes, līdz ar to gluži nav tā, ka tikai Rīgā, un man tāda iespēja nav. Bet jā, esmu vietējais, šī vietējā trase, un vietēji atbalstītāji ir patīkami startēt šeit. Un tiem, kas nākošā gadā gribēs uz Rēzeknes pusmaratonu braukt, ko tu pastāstītu par trasi un par šeit apstākļiem Rēzeknē? Apstākļi, tas ir, tā teikt, pavasaris, un pa laikapstākļiem nevar neko prognozēt. Šodien mums ir ļoti paveicies ar laiku. Trase ir ar saviem knifiem, ir ar kalniņiem, ir ar reljefu, līdz ar to arī gatavojoties šim pasākumam ir jāiekļauj treniņu plānā nedaudz varbūt tāds reljefus, un uz to ir jāgatavojās. Un, aplis ir ļoti ātrs, jebkurā gadījumā. Man, protams, priecīgs bija par tavu ziņu, ka tu trenē arī bērnus, vai šodien arī tava audzēkņi piedalījās, vai piedalās, vai skrien vēl? Jā, piedalījās un vēl piedalās. Daži tad mana skola ir 9 klašu skola, daži skrien šobrīd 5 km, bet lielākā daļa ir jau bērnu distancēs nofinišējuši, un gaidam oficiālus rezultātus, lai redzētu, kā veicies. Un bērni brauks arī uz Rīgu uz nākošo posmu uz biķerniekiem 30. aprīlī? Mums pirms tam sanāk tieši ir skolēnu kross novadā, un tas mums ir prioritārāk un svarīgāk, uz to mēs gatavosimies. Labi, novēlam tev, gatavojies Nagļos, nākošā gadā varbūt arī aizbrauc uz Portugāli. Es saprotu, ka Jānis brauks nākošā gadā atkal, lai viņam būs jāizstāv savus tituls, tev būs jācenšas viņu apdzīt, lai laba diena. Un ko vēl novēli vēl saviem skrējējiem vai vienalga kam vēl? Galvenais ar prieku finišēt un piedalīties, lai prieks visiem. Ar prieku. Paldies, un lai laba diena, un es saprotu, jūs līdz saviem skolniekiem un tā.